Mēs aizbraucām apskatīt Malaizijas karaļpili, un pēc neilga laika mums lika pazust, jo ieradās pats karalis. Kamēr gaidījām taksi, apkārtējie piebraucamie ceļi tika aizslēgti. Iestrēgām parkingā aptuveni uz 3 stundām un netikām prom. Tad kādā brīdī mūs sardze aizsūtīja prom pa citu ceļu, un mēs nonācām pilnīgi nekurienes vidū. Es nezinu, kur mēs dabūsim taksi. Amizanti iesākusies mūsu pirmā diena Malaizijā. Pēc mūsu neplānotās karaļa sagaidīšanas devāmies uz vienu no slavenākajām Malaizijas vietām – Batu Caves. Šīs iespaidīgās salas atrodas klintīs, kuru vecums tiek lēsts vairāk nekā 400 miljonu gadu, bet šodien šī vieta ir ne tikai turisma objekts. Alās un to apkārtnē atrodas hinduistu tempļi un svētvietas. Batu Caves tuvumā ir vēl viena interesanta lieta, par kuru turistiem vajadzētu zināt, un tie ir pērtiķi. Viņi izskatās ļoti mīlīgi. Līdz brīdim, kad saprot, ka tava somiņa šķiet viņiem interesantāka par tevi pašu. Tāpēc auskarus nost, saules brilles paslēpjam un telefons drošā vietā. Sākumā devāmies uz alu Ramayana Cave. Iekšpusē spilgti izgaismotas milzīgas skulptūras, kas attēlo ainas no senā hindu eposa Ramayana. Jo dziļāk ejam alā, jo vairāk parādījās dažādas skulptūras, tāpēc šeit varēja diezgan ilgi staigāt un visu apskatīt. Tur bija arī neliels priekšnesums un godīgi, pēc karstuma un staigāšanas bija patīkami vienkārši apsēsties un paskatīties. Bet ar Ramayana Cave mūsu piedzīvojums vēl nebija beidzies. Īstā slavenākā Batu Caves daļa atrodas tur augšā, aiz šiem 272 pakāpieniem. Un, protams, mēs nevarējām atbraukt uz šejieni un tajos neuzkāpt. Pie pašas ieejas mūs sagaidīja milzīga Muragana statuja, vairāk nekā 40 metrus augsta, un tā ir viena no lielākajām statujām pasaulē. Tālāk sākās kāpiens. 272 pakāpieni karstumā izklausās daudz labāk, kamēr vēl esi lejā. Pa ceļam ir vērts ik pa brīdim apstāties un paskatīties apkārt. Un beidzot arī sasniedzām alas augšu, kur iekšpusē atrodas hinduistu tempļi un svētvietas. Arī pašā alas iekšpusē priekšā vēl bija jāpievar vairāki pakāpieni, lai nonāktu līdz tās galam. Un bija arī vēl viens liels mīnus. Iekšā smirdēja pēc sikspārņiem tā, ka diezgan ātri gribējās tikt ārā. Pēc Batu Caves apmeklējuma mums bija vēl viens objekts – Kuala Lumpuras TV tornis. Un ja no rīta bijām pazemē alās, tad tagad devāmies pavisam citā virzienā – 421 metru augšup. Kuala Lumpuras TV tornis sākotnēji tika būvēts telekomunikācijām un apraidei, bet šodien tas ir arī viens no Kuala Lumpuras atpazīstamākajiem apskates objektiem. No šī augstuma Malaizijas galvaspilsēta izskatās brīnišķīgi. Tā arī noslēdzas mūsu pirmā diena Malaizijā, bet ar to mūsu piedzīvojumi Kuala Lumpurā tikai sākās. Nākamajā video dosimies apskatīt vienu no Malaizijas atpazīstamākajiem simboliem – Petronas Towers, kā arī vēl vairāk vietu tepat Kuala Lumpurā. Turpinājums sekos.